Tātad čau, esmu atpakaļ atgriezies no sava ceļojuma. Atgriezos gan un uzreiz arī nedēļu noslimoju. Bet esmu atpakaļ darbos. Finišs taisnīt, palēnām pa vienam ritenim jau liekās virsū, jo viss ir nopūsts, viss ir apstrādāts, kas ir apakšā. Sliekšņi nopūsti, visas rūsas vēl tur ir sapūstas ar visādām rūsas pārveidotāju gruntīm. To es vakar neuzfilmēju, vakar pirmo dienu pieķēros atkal pie šitās tačkas, un šodien ir plānā pabeigt ar šito, pieslīpēt, piekrāsot. Tāpat tās ir šitas te jāpieslīpē, jāpiekrāso. Tad es varu likt atpakaļ ar kā iekšā visu šito plasmas, visu tur izsmērēt, izzieķēt vēl kas zieķējums un ielikt sēnu durvis iekšā. Principā, labi, sēnu durvis es varu likt iekšā, tad, kad es nolaidīšu viņu nost no bukiem, bet man vajag tik galā ar abām šitām te vietām priekšā, kamēr tas ir ērti, tad es lieku ratus virsū un laižu viņu beidzot lejā. Trubus man ir salikts, pečkai pasūtīts ir svecis, jo izrādās, ka viens svecis man vispār bija, ja izolators bija ieplīsis. Jo es piešķiļot, viņš kaut ko raustījās. Un sanāk, viens cilindrs kaut ko nebija īsti labi dzirksteli, un svecis arī bija ritīgi tāda melna. Un, jā. Bet es pasūtīju jaunu svecis, jaunu svečodus, ko es mainīšu nost. Bet, nu jā, šīs dienas plāniņš izskatās tā, ka ir vismaz jāieliek durvis eņģēs, lai viņas jau ir. Jāpabeidz ar šitām priekšām, un tad es laižu viņu lejā un turpinu strādāt ar motoru un jau salonu lieku kopā līdz beigām. Tā. Bet, nu, jā, pa vienam ritenītim jau viss jau top. Tā kā aiziet. Jo dzīvē, kā senā teicienā, ko taupa taupītājs, to paņem raksturs vājš. Bet ja notiktu reiz tā, ka dienā saulainā manā ādas maksiņā nāktu laime gaidītā, tad jūs saskatītu reiz, kas labā cilvēkā sēž. Ja man būtu lieka štukā, tad es zinātu, kur to likt. Ja man būtu lieka štukā, tad es zinātu, es neprasu nekā, nav laime veikalā, un tomēr mazliet sāp, tāpēc, ka varbūt nemāku es krāt, un baidos citus krāt, vai štukā var ko glābt. Ja notiktu reiz tā, ka dienā saulainā manā ādas maciņā nāktu laime gaidītā, tad jūs saskatītu reiz, kas labā cilvēkā sēž. Ja man būtu lieka štukā, tad es zinātu,
tad terē, sviestu biezāks mērē draugs. Jo dzīvē, kā senā teicienā, ko taupā taupītājs, to paņem raksturs vārds. Bet, ja notiktu reiz tā, kad dienā saulainā manā ādas maksiņā nāktu laime gaidītā, tad jūs saskatītu reiz, kas labā cilvēkā sēž. Viens no svinīgajiem brīžiem, viena mazā uzvara metināšanas darbos. Viņš ir lejā no bukiem. Neuzliku filmēties stulbi, bet droši no drošības noteikuma viedokļa viņu visdrīzāk ar autokāru nedrīkstēja cilāt ne augšā, ne lejā. Tāpēc varbūt arī labi, ka es neuzfilmēju. Bet mans mašīnas ir lejā no bukiem. Jāpiešķiļ, jānobrauc no šejienes nost. Jāsatīra visa vietiņa. Un man sveces un svečvadi jau ir ceļā. Tā kā varēšu pieķerties pie motorīša darbiem. Mans spārns sašpaktelētais nokrāsots. Pielaboju arī otru pusi, augstuma pumpas. Piepūtu šitās durvis vienkārši ar krāsu tā tīru skati, bet, kā jau es teicu, es gatavoju, tūlīt sākušu gatavot jaunās durvis. Moldingu jāuzlīmē. Tās otras durvis šodien ieliku. Tās man kaut kā ir vairāk jāpieregulē. Jā, it kā jau verās ok, bet viņas tā kā uz otru klikšķi neaizcētās. Bet no to es visu pielabošu. Pilnīgi. Smaids, pilna seja. Prieks. Īstenībā baigi zem mašīna. Es cerēju, ka viņi paliks tā patās kaut kāds 70 cm augstu, bet viņi kaut kā nolaid lejā, viņi kaut kā palika zemāk. Joks. Turpinam. Ko? Ar filmēšanu esmu bišķiņu noslinkojis. Bet viss lielums ir izdarīts. Atliek tikai moldingus vēl uzlīmēt durvīm. Salons ir salikts. Visi krēsli iekšā. Paklāts izsūks. Tagad paņemšu, izbraukšu vienu līkumiņu. Pareizi, man šī kretka, kuru būs kaut kad jāizbrauc pie kāda elektriķa un jāizprogrammē ārā. Uguņi deg. Pēc tam piebraukšu pie vārtiem, paskatīšos, kā man ar uguņu pareizību. Tagad te paši to šaurību jātiek ārā. Bišķiņi esam aizkrāvušies. Tā. Izbraukšu līkumiņu, vēl kaut ko parādīšu, atrādīšu. Tāpēc, ka varbūt nemāku es krāt un baidos citus krāt, vai štūpkā var ko glābt. Bet, ja notiktu reiz tā, ka dienā saulainā manā ādas maksiņā nāktu laime gaidītā, tad jūs saskatītu reiz, kas labā cilvēkā sēž. Ja man būtu lieka štukā, tad es zinātu, kur tu likt. Ja dziedās sēni, dziedās visa Latvija. Ko šodien lielā diena? Viss ir izdarīts, svečvadi nomainīti, sveces nomainītas. Man pirms tam bija tāda lieta, kad es pacēlu apgriezienus uz kaut kādu 1500, 1,8. Tad varēja just, kad viens cilindrs vai vairāk cilindri, nezinu, sāk purpināt, tā kā atpaliek.
nopirku jaunas sveces. Vienai no vecajām svecēm bija izolators, tāds tā kā padrupis. Un to nomainīju, sataisīju, kas vēl. Jā, saliku moldingus šodien. Vakardien saliku visu salonu kopā, visas apšifkas, visu saliku atpakaļ. Nu, lielā diena braucu uz tehnisko apskati. Kārtīgi samaksāju, 175 gada nodoklis. Tad tur pie 30 bija skate, apdrošināšana, nu, normāli samaksāju, tā teikt. Bet, nu, braucu pašlaik, baudu, aizbraukšu skatē un tad jau uzzināšu, ko man labi pateiks to visu. It kā apakšā ritošā daļa ir kārtībā, nu, tik cik vizuāli var paskatīties. Bet, nu, pirmā daļa būs noslēgusies, ja man neieliks nevienu neko par rūsu apakšā. Tā kā tālāk skatīsimies jau, kas ir ar ritošo daļu, kas ir ar visiem zaldātiņiem, šarnīriem, nezinu, bremzēm, gāzes iekārtas atgāzēm. Un darbā Džeki jau lika likumes, pa ko man ieliks divnieku. Viens no variantiem ir pa priekšējiem lukturiem. Jo viņi ir gan matēti palikuši, gan tādi punktaini, nezinu, kas tas ir, vecums plasmasam droši vien. Redzēs. Nu, īsāk sakot, likmes ir liktas, darbā Džeki ir uzsolījuši, pa ko man varētu ielikt divnieku, vai pa ko man neliks divnieku, vai vienalga. Tā kā tagad skatīsimies, jābrauc līdz skatei, ir gabaliņš, ko braukt. Nu ko, pastāvēju CSDD laukumā pusstundu, kamēr sagaidīju savu elektroniskās rindas numuriņu. Kamēr atbraucu no Adažiem līdz šejienei, sapratu, kad laikam priekšā kreisajā pusē gultni kaut kad nākotnē vajadzēs mainīt, jo vismaz pagaidām izlikās, ka nedaudz uzgaudo vienā brīdī. Tad liekas, ka nedaudz, nu, ļoti drusciņi velk uz labo pusi, bet es arī braucu tā kā pa Tallinas to šosei, kur ir diezgan slīpa uz labo pusi. Nu, varbūt izlikās, nezinu, es braukšu mājās, tur es točnu zinu, ka ir taisnīgs asfalts, tad arī sapratīs. Vot. Tad es te mēģināju saprast, kā man gāzes iekārta darbojās. Bet laikam, ka sapratu, un viss iedarbojās, viss forši. Un tā. Priekšā kaut kādas 8 mašīnas, un tad jau redzēs, kā man izskatīs. Tā jau vispār es kaut ko dzirdu no ritošās. Kaut ko es dzirdu caur visu klusumu, kaut kas klabinās. Nezinu, kas tas ir. Tad jau redzēs. Nu, neizgāju skati. Neizgāju par tādām lietām. Nu, labi. Divnieks par eļas noplūdi. Es jau taisījos to vārstu vāku blīvi nomainīt. Domāju, nu, ja viņam uz galvas netek, parasti izlaiž, ieto viennieku ieliek. Nē. Slapš motors, divnieks. Īstenībā man tā kā ritīgi veicās parasti, nu, ar tādiem ritīgi smalkiem, piekasīgiem čaļiem. Bet, nu, tas ir viņa darbs. Ok, mans visus pārmitinātos sliekšņus, nu, tā ar magnētu pārbaudīja, ka, nu, tur ir super droši, ka tas tiešām ir slieksnis. Riepu protektoru mērīja, lai gan man ir normāls proķis ar visiem šipiem vēl iekšā. Nē, arī to katru riepu pārmērīja, tur visu. Ok, labi. Tātad divnieks par eļas noplūdu no motoru, vārstu vāku blīvi nomainīšu. Tad es neesmu pamanījis vienu caurumiņu Langeronā aiz priekšējā rata. Stulbi, nu reāli stulbi, kamēr biju uz bukiem būtu sametinājis. Stāvu lejā un brīnos, kā es viņu varēju nepamanīt. Ok, par to vēl viens divnieks. Tad blakusēdētāja pusē priekšā stabilizātora atsaites, zaldāts saucamais augšā praktiski nav pieskrūvēts. Pilnīgi ļurkājās. Nu, man liekas, ka es viņus raustīju. Bet tā tad nē. Nu, karoči vēl viens divnieks, tas ir trešais divnieks. Un ceturtais divnieks ir iepriekšējais īpašnieks jau ir brīdināts. Izrādās, viņam pieraksta laikam kaut kur ir. Viņš ir brīdināts, ka drīz gāzes truba būs jānostiprina savādāk. Tad kaut kādi ir mainījušies noteikumi un gāzes iekārtas šļauka. Gāzes iekārtas šļaukai ir jābūt nostiprinātāji ar atsevišķiem saviem stiprinājumiem. Viņi nedrīkst iet kopā ar tur citām šļaukām. Tur
bremzēm vai kaut ko. Nu, un attiecīgi, divnieks par to. Jāliek, jāurupī grīdā jauni, nu, ķipa, tie klipši, stiprinājumi atsevišķi tieši gāzes šraukai savi. Tie ir mani 4 divnieki. Fāris priekšējās, nu, tāds uzmatēts un, ķipa, prasās uzpulēt. Nav divnieks. Aizmugurējais lukturs, ko es mainīšu, kurš ir uz pusēm pārlūzis un ar superlīmu pagaidām salīmēts. Viņš tur ar lukturīt skatījās, vai tikai ūdens nav iekšā. Ūdens bijis, viņi izlēja ārā un normāli salīmēja. Bet, nu, to es mainīšu nost. Nu tā, kopumā ritīgi labi. Bišķiņ apačakarējās vēl, bet, nu, droši vien es to vienu caurviņu, nu, jau braukšu pie Čomus pacēlāja. Tur jānoņem rats. Cerams, ka nebūs jāņem nost amīts, lai normāli tiktu klāt. Un tur es pastīšos, maziņš čakariņš vēl būs. Viss pārējais, skrūvēšanas vaina. Tā kā turpinam, nu jau ar citiem darbiņiem.